Izrādē atbalsts Aija, es spēlēšu Aizupju Juri. Daudz viņu uzskata vienkārši par mīļāko. Es viņu redzu kā cilvēku, kuram ir grūti, kurš vienkārši nespēja uzņemties atbildību. Ja man ir jābūt Jura lomas advokātam, jo man ir jābūt viņa advokātam, es skaidri saredzu tās kļūdas, kādas viņš pieļauj un izvēlas, kādas es neizdarītu. Viņš vēlas būt laimīgs. Arī viņa dzīves turpinājumam ir liela jautājuma zīme. Ko darīt tālāk? Kā dzīvot tālāk? Kādreiz šķiet viņam gāja labāk. Kādreiz viņš jutās varenāks. Bet vēl joprojām viņš par sevi domā, ka viņam viss izdodās, viņam nav problēma, viņam nav grūtības lietas atrisināt. Tajā pat laikā viņš sev slēpj, kas tad būtu viņa patiesās grūtības. Bet viņš vienkārši ir cilvēks, kurš iet, dara savu gribu. Jaunsadarbiņa Aija pirmo reizi manā profesionālajā karjerā ienāca jau, kad es studēju. Otrajā kursā mums parādījās jauns, spēcīgs, interesants, saistošs pasniedzējs Regnārs Vaivars. Un mēs, studenti būdami, mēģinājām Aijas ainas. Un ja pirms tam tas man likās tāds latviešu salīdzinoši viegls gabals, tad viņš mums jau studiju laikos atvēra to, ka tas ir ļoti dziļš, tajā pat laikā ļoti cilvēcīgs un stāsts, kas atkārtojas ar daudziem cilvēkiem viņu mūžos, arī mūsdienās. Tikai pieaugot un kad tu esi iepazinis vairāk sevi, kad tu esi iepazinis citus cilvēkus, kad tev ir bērni, tad tikai tu sāc īsti apzināties, cik šis stāsts ir trauksmains, cik daudz kas ir atkarīgs no tā, kā mēs dzīvojam savas dzīves, kādas izvēles mēs pieņemam, kā mēs izvēlamies savus dzīves mērķus un kur var novest vienkāršu, muļķīgu zīmju neievērošana. Man jāsaka, ka viss mēģinājuma process bija ļoti piepildīts. Ar Regnāru ir grūti strādāt, bet tai pašā laikā arī ļoti patīkami, jo ir sajūta un pat pārliecība, ka viņš to izrādi sevī ļoti skaidri redz. Viņš zina, kas tiek pateikts ar katru vārdu. Viņš izjūt katru no tēliem caur sevi, un viņš mūsu aktierus ņem palīgā, precizēt, kas īsti tas ir, ko mēs tur spēlējam. Un tāpat laikā viņš neļauj mums pazaudēt to, ko viņš pats bija ieraudzījis. Un tas arī ir tas grūtākais. Ieraudzīt to, kā viņš šo izrādi redz. Jo tikko kā mēs nonākam līdz tam, ka mēs ieraugam, sajūtam, līdzīgi kā režisors ar mums, kur viņš mūs ved, tā uzreiz aiziet aina pēc ainas daudz pilnāk, spēcīgāk, pašiem ir patīkamāk spēlēt. Grūtības ir tad, kad tu pats esi kaut ko iedomājies un tev liekas, ne, tā ir pareizi. Un tad, kad tu izmēģini,
režisori piedāvā to variantu, tu saproti, jā. Jo tas, ko es spēlēju, attiecas uz vienu manu mazu patiesībiņu, bet tas, ko viņš piedāvā, tas saslēdz kopā sākumu, vidu, beigas. Un jāatzīst, ka viņam tā izrāde jau ir uzbūvēta iekšā galvā, un viņam tikai viņu vajag atdot mums pārējiem, un mums viņa ir jānospēlē. Jādabūn sevi iekšā, lai mēs varētu atdot skatītājiem. Atbalsts ir vairāk tāda sajūta par to, kā galvenais tēls atcerās savas dzīves pēdējo pusgadu, apskata notikumus, tā teikt, objektīvāk. Nevis vēlreiz tos visus izdzīvo, bet pats mēģina saprast. Un mēs jau to nevaram izdarīt, mēs nevaram atgriezties. Bet ja mēs iztēlojamies, ka mēs kliedzam tālumā, tad, kad atnāk atbalsts atpakaļ, viņa bieži vien izklausās citādāk nekā tas, ko mēs domājām, kas no mums iznāca ārā. Atbalsts bieži vien ir patiesāka, objektīvāka nekā tas, kā mēs sūtījām šo balsi sākumā. Izrāde atbalsts Aija ir cilvēka muļķīga cīņa ar likteni.